Maskavas poštata, jeb tā dēvētā Maskačka, atrodas pie Rīgas vēsturiskā centra. Tagadējo Veidola rajons iegūta 20. gadsimta sākumā, taču kopš tā laika ir bijušas daudzas pārmaiņas. Bieži vien cilvēki tam met līkumu, jo klīst nostāsts, ka šis ir viens no Rīgas bīstamākajiem rajoniem. Lai uzzinātu, kāda ir dzīve Maskačkā, satikām Alvilu, kurš šeit dzīvo jau 20 gadus un rajonā zina katru mazāko nostūri. Kopā ar viņu atklājām Maskavas poštatas noslēpumus. Šī ir maģiska vieta šajā rajonā, viņai pat ir sava himna. Tās iemesls himnas izveidējas labāk nestāstīšu, lai tas paliek noslēpumā. Bet šeit arī ļoti daudz dažādu piedzīvojumu bijuši. Pagājuši gadu pāris čomi šeit gāja uz veikalu un skatījās šeit pat tieši veikala priekšā 3 cilvēku sēnes lasīja. Tad viņi kaut kā piegāja, protams, sāk smieties. Loģiski, ko narkomāni. Tad vēlāk viņiem pēkšņi visiem 3 vienlaicīgi ieslēdzās kaut kāds klikšķis, ka viņi visi piecēlās un sāk mesties viņiem virsū. Kauties reiz. Protams, viņi tā kā narkomāni, viņi nevar īsti tā kā, cik laikam 4 dušīgiem čaļiem samest pa pūrni. Šie viņus, protams, noguldīja zemē, iestādīja kā sēnes. Policija atbrauca, savāca tos narkomānus, kaut kā papļāpāja ar tiem čaļiem, kas te bija atnākuši neko. Tā tad diezgan regulāri notiek. Sēņo. Maskavas poštata sevī glabā arī spilgtas vēstures liecības, par kurām klātienē var pārliecināties vēl šodien. Diemžēl nereti vietās, kur kādreiz notika aktīva rosība, tagad vērojams tukšas ielas un pamestas novārtā atstātas ēkas. Kādreiz šī ēka bija viena no labākajām malsdarītavām Latvijā ar nosaukumu Vārpa. Tad viņa bankrotēja un vairs nespēja ražot ne alu, ne kvasu arī, ko viņi šeit ražojuši bija. Tā arī pazudīs savā ziņā. Šīs apkaimes viena no pelnošākajām iestādēm un arī vietām, kur pulcēties vietējiem iedzīvotājiem. Tur bija ļoti labi tiem, kas bija vietējie, kaut kāds kontakts bija ar šiem te alus darītājiem, varēja pat taisno iet iekšā uz viņu pagrabiem un tieši tikko gatavot alu un kvasu no trubām uzreiz pliet glāzē un baudīt. Vai tas pat nerad sanāca, pat ar ģimeni kaut vai aiziet, tur tēvs paņem alu, mēs ar ģimeni, es brālis, māte, tur paņemam kvasu, tikko taisīt, var teikt, un bieži vien pat nevajadzēja par to maksāt, jo bija tā kā savējie kontakti, tu atnāc, tev vienkārši no tās partijas, kas nav ielieta pārdošanā, tev vienkārši iedeva tāpatās. Kā varam redzēt, durvis patiešām ir ciet un Vārpa vairāk nav darbībā. Bez ēkām pazīstami ir arī kolorītie un nereti pat necamie stāsti par Maskačkas iedzīvotājiem. Dzīvojot šeit, piedzīvojumi būs garantēti. Šeit arī bija interesants gadījums, kad mēs kaut kad galīgi sīki bijām, kaut kā vazājāmies par rajonu. Un šeit dzīvoja tāds viens ļoti amizants vīrietis, kurš mums ar cirvi piedraudēja. Viņš ne tikai piedraudēja, viņš izkāpa pa logu pats un zinās mums pakaļ līdz pat nākamajai mājai. Kā jūs? Viss veiksmīgi? Jā. Vēlāk atnāca, tad jau bija tas mans tēvs stiprāks, tad pasaucām, kas sīkie bija tur senčus, šī aizgāja pie viņa parunāja. Pa kuru logu viņš kāptu vēl atceries? Pa šito logu? Jā. Leģendārs ir jau 15. trolejbus, turklāt cilvēki ar to pārvietojoties turpina atrast ar vien jaunus veidus, kā ietaupīt uz ceļa izdevumiem. Šis pagrieziens ir noteikti raksturīgs ar to, ka cilvēks, kurš brauc 15. trolejbus no Ķengaraga puses, izkāps šeit, aizies ap to stūri, pastīties, vai tur nestāv kontroli. Jo bieži vien apbraucot šo apli, kontroli aptur starp pieturām, līdz ar to nav iespējas īsti izmukt. Un visbiežāk viņš tā aptur ar policiju. Tāpēc cilvēks, kurš brauc bez biļetes, viņš visbiežāk šo posmu tomēr izvēlas pastaigāties kājām. Aha, kontroli nav. Super. Varēsim braukt. Aizmigrējām. Tas 15. vienmēr ir tik pārbāsts. Jā, šajā laikā noteikti. Lai arī viņi bieži iet, bet vienmēr.
Savas pastaigas gaitā pie vienas no rajona kafejnīcām satikām arī bariņu cilvēku, kas mums sniedza padomu, kur meklējam īstā maskačka, dodot norādes Mazās Kalna ielas virzienā. Bratуха, сделай лифкатор меня. Ja jūs gribat redzēt īstenoju maskačku, ja jums vajag aiziet bišķiņ tālāk. Līdz Mazakalna un Maskavas stūrī, ja? Tur stāv egli. Un tur jūs redzēsiet daudz ko priekš jūsu skolas filmu. Ko mēs varēsim redzēt? Īstenu maskačku. Ja, tur jūs redzēsiet, книгу сможете написать. Так что все, давайте. Здесь спокойное место, а там немножко жизнь идет побыстрее. До свидания. Kādā šķiet, ko mēs ieraudzīsim? Atceries to vīrieti, ko viņš teica? Jā, par Mazā Kalna ielu. Jā. Es ceru, ka tur nebūs kaut kas traks. Nē, šobrīd dienas laikā noteikti tur nebūs nekas ārkārtīgi pārsteidzoši, bet pa vakariem gan tur būtu tā, ka, ja tu neesi vietējais tās vietas, tad tu vari tur atrasties, bet nesprāgā. Nepievērs labāk savu lieku uzmanību. Jo tajā vietā joprojām ir cilvēki, kuri uzskata to, ka, ja tu neesi no šejienes, tad aptuveni ar tevi var darīt visu, ko grib, ka tu šeit īsti neko nenosaki. Bet tas, protams, arī ir kā kur reiz, protams, ir cilvēki, kas tā uzskata, un tādi, kuri nē. Bet, dienas laikā, es domāju, tur būs mierīgi. Mazās Kalna ielas galā atrodams skvērs, kas sevī apvieno gan nemierīgo, gan mierpilno pilsētas vidi un pulcē vienu vietu visdažādākos cilvēkus. Šī vieta Maskavas forštē noteikti ir kaut kāds savā ziņā arī sirds, jo tas ir aptuveni arī tas vidusposms tieši Maskačkai. Tā kā šeit var ļoti dažādas emocijas smelties. Par vēstures faktiem īsti tie, kuri nevēlējās Rīgas mūra iekšpusē tirgoties, un nevēlējās tā kā maksāt nodokļus, viņi devās uz šejieni, lai tirgot to bez nodokļiem, tas nozīmē uzreiz nelegāli. Un šeit izveidojās tajā laikā saucamie Krasnē Gorka, sarkanais kalniņš, kur arī uzsāka savā ziņā nelegālo biznesu Maskavas forštē. Bet šobrīd šis skvērs viņš var nest izraisīt cilvēkam ļoti dažādas emocijas. Jo šeit, pieņemsim, ir bērnu laukums, kurā citais skaties atnāk ģimenes ar bērniem, atpūsties, citi varbūt spēlē basketbolu, bet, protams, citais šeit arī kautiņi, šeit uz soliņiem atpūšās un malkot alkoholiskus dzērienus bezpajumtnieki, vai arī cilvēki, kur viņiem ir ļoti līdzīgi, ļoti slikti ģērbušies, nolaidušies pilnīgi alkohola dēļ. Mūsu mazajai ekskursijai noslēdzoties, Alvils mums iesaka nobaudīt ko pavisam šķietami pretrunīgu – amerikāņu pankūks Maskačkā. Tas beigās kļūst par vienu no dienas gardākajiem piedzīvojumiem un noslēdz šeit pavadīto dienu uz saldas nots. Iesaku jums aiziet šeit paēst superīgi garšīgas amerikāņu pankūks. Super, es tieši esmu izsalkus, tāpēc mēs noteikti aiziesim. Nu, tad tiekamies nākamajā reizē un paldies tev! Nav par ko. Labi, čau, čau! Čau!